tā uzbudina kaut kādu nerva galu. Es saprotu, tev jau ir labāk. Kāpēc nevar nominēt? Es varu nominēt visu, ko es gribu. Bet ja pirmais nav pieejams, tad ņem otro. Esi single. Kas tas vispār ir par trenēšanos? Nav vispār jēga nākt, ja? Tev slava ir garantēta. Slims vīrs paliek mājās, jūtos slikti kā māte, darbā jūtos slikts darbinieks, mājās jūtos slikti. Wow! Labrīt, labdien, labvakar. Ir pirmdiena, es uzvilku, man jau bija neskriklis, nonāca vienkārši lejā un gribēju pateikt jums labdien, labrīt, labvakar tavā nedēļā, tavā pavasara nedēļā, kurā tu esi uzplaucis, ka tāds pumpurs spraucies ārā no zemes. Es esmu atpakaļ klāt, mani sauc Kristīna Stakene, un šis ir podcasts podcasts normāliem cilvēkiem. Pagājušā nedēļā izlaižot pirmo podcastu sēriju, es pārliecinājos, ka viss ir normāli, un jūs esat normāli, un cilvēki ir pilnīgi normāli, jo normāli ir, ka kādam patīk, normāli ir, ka kādam nepatīk, normāli ir, ka kāds piesiens, normāli, ka kāds neklausās jūs skauž, ja? Vienkārši, man neinteresē. Protams, ka tev interesē, es taču zinu. Protams, ir normāli, ka kādam patīk, ir normāli, ka kādam nepatīk, ir normāli, ka komentē, ir ļoti normāli, ka padalās, un par to es esmu īpaši pateicīga. Ir arī īstenībā daži, vismaz 3, kas ieklausās faktos, ja, uzrakstu, un es palaboju, un man ļoti patīk izlabot savas kļūdas, jo, kā saka, bez kļūdām nav izaugsmes, un es arī šoreiz esmu uzrakstījis kaut kādu daudz maz scenāriju, jā, jo vispār, kāpēc man patīk kultūra un māksla? Tāpēc, ka tā uzbudina kaut kādu nerva galu. Un ja man ir izdevies uzbudināt ar šo podcastu arī tavu nerva galu labā vai tādā netik labā nozīmē, arī tad viss ir izdevies. Jā, arī tad viss ir izdevies, jo arī tu vari noiet savā nāckraklā lejā, savā pagarbā rakstīt iekšā, ko vien tu gribi, un pasauli pacietīs visu, internets pacietīs visu. Par to arī mēs parunāsim šajā podkāsta epizodē. Un es zinu, ka jūs gaidāt divstundīgas intervijas. Divstundīgas intervijas nav nevienam, nekur. Neviens nekur neaicina visus tos pašus cilvēkus, kas ir žurnālvākiem, kas ir TV ekrānos, kas ir visos podkastos. Vienkārši tās pašas intervijas šeit nebūs. Uzreiz varu pateikt, šeit reitingu nebūs. Te neviena nebūs. Ja visi gali trūks, tad uzaicināšu. Sipaniet, Zeltiņu, Garklau, kas tur vēl. Tur veseli tā 10 cilvēku saraksts, kurus tu tiešām, ja tu ņem, tā tev reitings ir. Man arī daži slaveni draugi. Uzaicināšu kādu no viņiem, ja galīgi viss būs galīgi greizi. Bet kamēr es to varu nedarīt, es turpināšu to nedarīt. Tāpēc mēs turpināsim aprunāt dažādas slavenas lietas un cilvēkus vienkārši tāpat un sāksim ar kultūras sūkli. Ir viens teikums, kas aizvadītajā nedēļā man vienkārši iestrēga galvā, un es nevarēju dzīvot tālāk. Un šis teikums skan tā: vēlos notvert savu ir. Un tas pieder autorei, Klarisai Lispektorei, un lasāms grāmatā Dzīvais ūdens. Jā, tā ir grāmata, kas šobrīd guļ uz mana naktsgaldiņa, un tad, kad galīgi ir pārskrolēts viss telefons un nav vairs kur likties, tad es sāku lasīt to grāmatu. Un starp citu, viņa ir autora, kas iedvesmojas tiešām miljoniem sieviešu visā pasaulē. Grāmata ir tāda, ka tu lasi un tu lasi un jūties būt tādā slīdošajā smiltīs. Tev vienkārši viņas slīd un mēģina pieķerties vienam teikumam, otram teikumam, grib raut pēc pilspāvas, kaut ko sākt pasvītrot, kaut ko sākt pierakstīt, ļauties kaut kādam savam apziņas plūdumam. Apziņas, zemapziņas plūdums tādā ārkārtīgi skaistā literārā valodā ir tas, kas šajā grāmatā ir atrodams, un šis nav vienīgais teikums, kur gribas pasvītrot, bet tas, kurš pavada mani šajā nedēļā. Klarisa Lispektore ir autore, kas ir iedvesmojusi tiešām miljoniem sieviešu visā pasaulē, rakstniece, dzejniece, Junga psihoanalītiķe, un apvieno savos darbos gan psiholoģiju, gan mītu pasauli, gan misticismu, un tiešām liek tā sievišķīgi atgriezties atpakaļ pie tām savām saknēm un ziņām, un tādas dziļas gudrības, dziedinošas enerģijas, kas plūst mūsos katrā, kad darām to, ko patiesi no sirds mīlam. Darbs, ko lasīt, noteikti ir vērts lasīt. Un runājot par grāmatām un to, ko ir vērts lasīt, es noteikti gribu pieminēt arī Zanes Zustas sieviešu grēksūdzes, ja precēto sieviešu grēksūdzes. Tā ir grāmata, kas iznāca pagājušā gada nogalē. Es izlasīju uzreiz janvārī, uzreiz pirmajās dienās. Tā ir pirmā man šī gada grāmata, un tiešām tā arī ir grāmata, sievietes grāmata, kurā gribas ķert pēc pilspalvas, pasvītrot, ko viņa raksta, kā viņa izjūt pasauli, kā viņa izjūt citu sieviešu dzīves, un cik brīnišķīgi izdodas norakstīt tās citas sievietes tādā pozitīvā veidā. Un kas ir ļoti brīnišķīgi, izrāde ir tapusi oratorio. Reizī Kalniņa ir iestudējusi precēto sieviešu grēksūdzes, un izpārdots bija
pirmās 2 izrādes. Es zinu, ka nākamnedēļ ir arī kāda izrāde, un arī aprīlī jau izziņots. Tā kā ķeriet pēc biļetēm noteikti. Ja neesat no lasītājiem, tad var aiziet un grāmatu arī noskatīt. Un ārkārtīgi skaista aktriša Buķete spēlē šajā izrādē. Olga Dreģa, vienkārši jau visi jau šarmuļi jau pa kauliem skrien, kā man gribas redzēt. Tas, starp citu, ir vienā no kultūras must-see sārakstiem. Runājot par lietām, ko es esmu pieredzējis pagājušajā nedēļā, man noteikti ir jāpiemina režisora Matīs Budovska Ots. Wow! Tā ir izrāde, kas jāredz. Atkal es tā saku, un es nezinu, ko es tagad ar šo visu iesākšu. Es teicu, ka es tā bieži nesaku, bet tagad sanāk, kad es tā visai bieži saku katru nedēļu par kādu izrādi. Labā ziņa ir tā, ka to izrādi praktiski nav iespējams redzēt. Viņi notiek aktieru zālē, mazajā zālē. Tā ir izpārdota, biļetes nav iespējams dabūt, un aktieru zālē tiešām ir ļoti maz vietas, tur ir tādas lielas tādas tā kā vēlves, un tur jāuzmanās gan aktieriem, gan tiem, kas nāk skatīties izrādes, nesasist galvu, ja? Tur jādomā visu laiku līdz ar galvu. Tā kā es jums tiešām novēlu atrast biļetes šo izrādi. Matīs Budovskis kopā ar Andri Kalnozolu ļoti pārstrādājis Andra Kalnozola sākotnēji rakstīto lūgu darbu, kas tika jau iesniegta Latvijas Nacionālā teātra pičam 2018. gadā. Matīs Budovskis tagad kā līdzautors šim darbam šo darbu pārstrādājis, ir tapis absolūts briljants un dimants stāsts, kurā sākumā viss ir tā kā normāli, bet kaut kas nav normāli. Tu skaties, un kaut kas liekas, tā kā kaut kas nav, un tu nevari saprast, kas tur nav. Kārlis Rejers tagad ir aktieris, ko es nominēju kā gada aktieri Latvijā. Bams! Ja? Vēlreiz kaut ko es nominēju. Kāpēc es nevaru nominēt? Es varu nominēt visu, ko es gribu. Un viņa tiešām psiholoģiski, fiziski īpatnējais tēls, no kura pilnīgi tā kā, sēžot aktieru zālē, tiešām šermuļi metas, kā cilvēks var nospēlēt tik īpatnēji savādu cilvēku, kurā tu izjūti vienkārši katru viņa elpas vilcienu, katru kustību. Tiešām ļoti, ļoti tāds liels pārdzīvojums. Man gribas teikt arī, ka es ļoti, ļoti priecājos redzēt aktieru Raimondu Celmu tādā lomā, kur viņš beidzot nav kaut kāds supervaronis, supermens, heroistisks kaut kas, bet viņš ir vienkārši Ots, viņš ir vienkārši ģirds, un viņa aktieru spēle ir tik plaša, tik skaista, tik liela. Viņš spēlē tā, ka, saproti, varētu sajust, ka viņš smirda pa gabalu, saproti. Viņš tā var nospēlēt lomu, ka tu jūti smaržu. Un tas ir absolūti jāpieredz. Tā kā es ļoti priecājos par šādu aktieru sastāvu, kas ir šajā izrādē. Protams, arī abas aktrises Laura Siliņa un Ieva Aniņa bija absolūti brīnišķīgas. Es nevaru beigt teikt brīnišķīgas, fantastiskas, viss labi. Es jums nestāstīšu par sižetu, izlasiet vienkārši sižetu arī Latvijas Nacionālā teātra aprakstā. Tā kā izrāde iznāca decembra sākumā, ir iespējams arī aplūkot un izlasīt dažādas recenzijas. Es pilnībā šeit pievienojos Henrietas Verhaustīnas recenzijai. Jap, tā tiešām ir ļoti tāda precīza, un es arī noķēru to pa notīm. Un es vēl gribu uzteikt scenogrāfiju, jo bija viens mirklis izrādē, kurā viņi sēž tā kā uz tāda ķeblīša, un uz ķeblīša ir uzlikts dēlis, un kā viens ceļas, otrs krīt, kā viens ceļas, otrs krīt. Un tāda ļoti spēcīga, spilgta, neizturama metafora par atkarību, par līdzatkarību. Un man palika tā sajūta, jā, kad es padomāju, ka mēs jau vienmēr kaut kā pievelkamies un atrodam tos, kas baros mūsu tās atkarības un vājības, bet varbūt labāk vajadzētu pievilkties pie tiem, kas ceļ mūs un velk mūs uz augšu. To jau ļoti gribētos mums visiem novēlēt. Ejiet uz teātri, lasiet grāmatas, tas ir tas, ko es gribu pateikt kultūras sūkļa noslēgumā. Starp citu, paldies par komplimentiem, ka šo podkāstu nevajag pātrināt. Jā, es beidzot runāju tik ātri, ka es pati knapi tieku līdz tam, ko es saku. Ejam tālāk. Toreiz un tagad. Kādreiz, lai tu nokļūtu žurnāla vāka, lai tu būtu aktuāls, populārs, tev bija jābūt ļoti, ļoti, ļoti daudz sasniegumiem. Respektīvi, toreiz tev bija jābūt karjerai, tev bija jābūt izglītībai, tev bija jābūt ļoti daudz kam. Tagad tev vienkārši ir jāstiegs ar kādu vēlams bagātu vīrieti vai sievieti, jāizšķirs, jāieliek tas Instagramā, jāatreferē viss, kas ir noticis šo gadu laikā starp viņu un tevi. Vēlams izstāst arī vēl kādā intervijā, un visu tev slava ir garantēta. Ja? Toreiz bija grūtāk, tagad ir nedaudz vieglāk. Internets mums tomēr nedaudz ir palīdzējis. Starp citu, toreiz žurnālistiem vajadzēja zvanīt, intervēt, vākt pētījumus, tiešām noskaidrot, kas ir noticis. Tagad žurnālistiem viss elementāri. Vienkārši kaut kāds fotogrāfs aiziet uz pasākumu, kaut ko safočē.
Vai arī vienkārši tu paskrolē storijus, paskrolē storijas populāriem cilvēkiem, kas bijuši tajā pasākumā, un raksti tādā apziņas plūsmā, vienkārši raksti, kas tev pirmais nāk galvā, kas tur notiek, kas tur ir bijis, kas ar ko ir ticies, kas ko ir runājis, kas tur ir domāts. Nevajag zvanīt, nevajag neko intervēt, nevajag ne par ko pārliecināties. Vienkārši raksti tādu plūsmu, un vienalga, kas tur ar tiem cilvēkiem notiek tagad. Kādreiz tas bija svarīgi, tagad tas vairs nav svarīgi. Vienkārši tur raksti apziņas plūsmā, un tagad sauciet žurnālistus. Ne jau visi, es nerunāju par visiem, bet es runāju par dažiem. Kādreiz Lauris Rēniks bija Lauris Rēniks, Agrāk arī viņš bija Ričijs Rū, bet tagad atkal Lauris Rēniks ir atpakaļ. Un tagad viņš ir stilīgs. Tagad ir izpārdoti visi koncerti, tagad visi cilvēki iet un dzieda līdzi un dejo līdzi, skrienu vēl, un tā kā ir iespēja vēl tikt uz Laura Rēnika koncertiem, to noteikti darāt, Tātad bija toreiz slavens, ir tagad slavens, tagad šajā rubrikā ierakstās, kas tiks. Agrāk mēs gājām uz interneta kafejnīcām, sēdējām stundām, tur kaut ko ņēmāmies, kaut ko rakstījāmies, tirinājāmies. Bija tāds Face LV, mums tur bija visiem visādi profili, kaut ko tur ņēmāmies, baigi. Man starp citu bija tāds niks Dangerous Smile. Padomājiet par saviem nikiem, kas jums bija Face LV, varat ierakstīt komentāros. Lūk, es tur nebiju nekāda baigi populārā, bet tas, ko es gribu pateikt ar to, ir tas, ka agrāk mēs gājām uz interneta kafejnīcām un maksājām tur eiro, pusstundā, un tagad mēs vienkārši ārstējamies no interneta atkarības. Apsveic mūs visus. Toreiz bija populāri iet pie terapeitiem, pie psihologiem, analizēt, runāt, prātuļot, likt pa plauktiņiem visu, kas ar tevi notiek. Tagad vispār to nevajag. Vienkārši paņem čatu. Čatā paņem vienkārši iekopē visu sarakstu, kas tev ir bijis ar to kolēģi, vai ar vīru, vai ar vēl kaut ko, vai ar draudzeni. Un čats visu izanalizēs. Kurš ir normāls, kurš tur nav normāls, kuram kas ir jādara, kuram ir kaut kādas tur viena diagnoze, kuram otra diagnoze. Tu vari arī uzrakstīt, vienkārši uzraksti visu, kas notika, un tev čats pateiks priekšā. Terapeiti? Nē, tas bija agrāk. Tagad ChatGPT atrisina pilnīgi visas problēmas. Toreiz, ja tu biji personīgais treneris, tu biji ņinza. Tu biji sasniedzis pilnīgi visu savā dzīvē. Tu biji treneris, tu ej uz treniņiem, viņš tev tur vienreiz nedēļā, divreiz nedēļā, un tur samaksā 20 eiro. Un tu super līmenī var ielikt bildi, vēl tikai sākās tā bilžēra. Tagad treneris vienkārši tev, kā tu latviski tas vārds, gruzī, ja tu nenāc 3-4 nedēļā un nevar samaksāt 50 eiro par treniņu, Kas tas vispār ir par trenēšanos? Nav vispār jēga nākt, Tas jau nekas, ka tu varētu mājā apgulties, uztaisīt tās 20 presītes, ieslēgt YouTube, pilnīgi jebkuru treniņu. Nē. Tagad tev jābūt īpašam sporta tērpam, vismaz īpašam trenerim, kuram ir vismaz 5000 sekotāji internetā. Un tikai tad tas treniņš skaitās. Un starp citu, pēc tam ir jāieliek arī video, kā tu trenējies. Kā es risinu problēmas? Šis būs pirmo reizi. Tagad esiet saudzīgi. Es vienkārši mēģināšu atrisināt jūsu problēmas, jo katra latviešu nacionālais sporta veids ir risināt citu problēmas, nevis risināt savas problēmas, tāpēc es arī taisos to piekopt. Un aiziet, es vienkārši lasu jūsu problēmas un saku ieteikumus, kā, manuprāt, jums vajadzētu dzīvot daudz labāk. Aiziet. Starp citu, šo jūs iesūtījāt Instagramā man, Es tos neesmu izdomājis. Tātad, pirmā problēma. Bērns slims, vīrs paliek mājās, jūtos slikti kā māte, darbā jūtos slikts darbinieks, mājās jūtos slikta sieva, kur ārpus darba mājām grib aiziet uz treniņu, paskatīt, aizēj iedzer. Vienkārši iedzer. Tā, šis ir atrisināts. Ejam nākamā problēma. Tā dundurpļavā mirušu lielo PVD viņas definē kā daļēji savvaļas, tāpēc tā nesot viņa atbildību, tāpat laikā mazos uzņēmējs PVD Kas tas par vārdu pēc vilnas programmas? Tā, labi, tā. Paskaties no gaišās puses. Vienkārši uzvāri vakarā buljonu, pameditē, uzraksti kaut kādas pateicības. Ja tev galīgi tas nepalīdz, tu vienkārši aizej uz kapiem, Aizej uz kapiem. Aplūko mirušos. Rita Jansona, viņa sirgā ar pavasara vitaminozi, un viņai arī budžets ar ievārījumu burku tur negāja kopā. Vienkārši varbūt ir vienkārši tā kā zoom out, vienkārši paskaties, kas tur ir svarīgs un tā. Tā, besi uzņēmumi un cilvēki, kas nemaksā nodokļus, bet saka, ir veiksmīgi pelna labu naudu pret mazu uzņēmumu. Te man arī viss uzreiz ir skaidrs. Es domāju, tā, arī mēs varam palikt kapu tēmā, kā man jau lakatiņš ir uzliks, paliekam kapu tēmā. Vienkārši padomā tā par tiem nodokļiem. Vai ir vērts ziemā, piemēram, braukt uz kapiem, pirkt puķis par 20-30 eiro? Pirmkārt, tu tik reti brauc uz tiem kapiem, ka tu brauc uz kapiem, tagad tu meklē to īsto kapiņu, tur tāda milzīga sniega čupa, tu nevari īsti atrast. Tur vienkārši paņem aizej un kaut kur noliec tās puķis, Un saproti, tev jau ir labāk. Varbūt tas pat nav īstais kaps, bet tev jau ir labāk, jo tu esi domās to cilvēku apmīļojis, jums ir bijis kaut kāda tāda,
Un jums ir bijusi kaut kāda saite ar to cilvēku, pie kā tu gāji, tu esi viņu apmīļojis, apķēris domās, un tev jau ir labāk. Un tieši tā, es domāju, mums arī jādomā par nodokļiem. Vienkārši jāpaliek kaut kur bišķīt labāk. Vai tu esi single? Jā, bet man ir cover versijas. Vai tu spētu piedot krāpšanu, kā skaties ilgtermiņa attiecībām, kurās iziet visam cauri? Tā ir tava problēma, tev jāpiedod krāpšana? Nepiedod, beidz. Taču pilns, cik tur tie miljardi cilvēkus pasaules. Nākošais noteikti būs daudz labāks, ja? Nākošais būs daudz labāks. Šis vienkārši tāds slikts softwares bija cilvēkam. Tā. Abrīnoju tos cilvēkus, kur konkrētā dzīves posmā jau brīdi padzīvojuši tik drosmīgi, lai mainītu savu karjeru pa 180 grādiem. Es gribētu būt viena no viņiem drosmīgajiem. Nu kā, ir 2 varianti. Ja tu gribi kaut ko mainīt, iedvesmu un drives. Tas ir pirmais variants, bet ja pirmais nav pieejams, tad ņem otro, kas strādā. Izmisums. Kā izdot grāmatu, uzrakstīt un zināt, ka tā ir pabeigta un ka pat tevi nesmiesies? Nē, man tas jautājums tiešām, kā izdot grāmatu. Par to smiešanos ir tā vienkārši es iesaku likt kaķa, suņa vai vienalga kāda, varbūt arī miruša cilvēka vārdu, vienkārši savu radinieka vārdu vai vienalga kādu, varbūt savu ienaidnieku vārdu, liet uz grāmatas virsū un vienkārši laid ārā un tas skaties, kas notiks. Es, piemēram, nevarēju likt savu kaķa vārdu, jo man kaķis sauc Jēzus, un ja Jēzus izdod māmiņu, es nezinu, kā to pirkt. Varbūt tieši otrādi vajadzētu tad darīt. Respektīvi, es esmu to vilcienu nokavējis, bet var vienkārši padomāt par savu mājdzīvnieka vārdu, liec virsū un izdomā, ka tavs suns Sunītovičs ir uzrakstījis to stāstu un arī vienkārši skaties, kā tur iet. Tā, viss šodien pietiks, man jāķerties, jāiet uz darbu, vienkārši naudu pelnīt, ar šo jau neko nevar nopelnīt. Atā.